7:48 minūtes. Labrīt, Latvijas studijā. Šī rīta pirmais viesis. Es saku labrīt Leonam Bojāram. Labrīt. Labrīt. Man ir patīkami apsveikt ar tādu skaistu rītu gan televīzijas darbiniekus un Latvijas iedzīvotājus. Mums arī liels prieks jūs sagaidīt šeit studijā. Pašvaldību vēlēšanas 2013. Mēs izvēlamies nākotni arī Rīgā. Jūs esat saraksta līderis, laikam jāsaka visgarākajam nosaukumam vismaz partiju listēs. Vislatvijas sociāldemokrāta kustība par neatkarīgu Latviju, Latvijas kustība solidaritāte. Laikam divas partijas te ir apvienojušās, jo komats ir pa vidu. Kādi ir varbūt šīs partijas un šī sarakstā ideoloģiskie pamatu uzstādījumi? Visi tie mani kolēģi, kas startē uz Rīgas domas deputātu, mēs par amatiem nerunājam. Vispār ir jocīgi, ka tagad visi sāk dalīt jau amatus, ka viņi nav ievēlēti. Es jau ne par amatiem, es drīzāk par ideoloģisko virzību. Ideoloģiskā lieta ir tā, ka mūsu galvenais ir cilvēks. Redziet, ir izveidojusies tāda interesanta tendence. Rīga 307 kvadratkilometri un 63,700 kvadratkilometru Latvijā. Un tagad viņi ir nostādīti gandrīz vienā, tā kā saka, līdzsvaroti. Un kāpēc tas ir noticis? Tā ir ļoti liela kļūda, tā ir valdības kļūda, kad ir pielaists šis ekonomikai ārkārtīgi neizdevīgais formējums. Jūs gribat, lai rīznieki pārceļas uz laukiem? Nē. Visa lieta ir tā, ka naudas līdzekļi, visi, kas ir Latvijā, viņi grozas Rīgā. Tikai Rīgā. Un tāpēc ir izveidojusies divas plūsmas. Viena plūsma no Rīgas brauc uz ārzemēm, un otra plūsma no visas Latvijas brauc uz Rīgu. Un Rīgā ir izveidojusies ārkārtīgi smaga situācija, kuru vēl nevisai apzina esošā Rīgas domas deputāti un arī ierēdņi, kas strādā. Jūs varat sīkāk raksturot, kas ir šī smagā situācija? Smagā situācija ir, ka mums ar dzīvokļu problēma, bērnu dārzu problēma, ģimeņu problēma. Jūs saprotat, ir tagad veikta tāda, kā saka, negatīva darbība, ka mēs esam sadalījuši ģimenes. Sieva ar bērniem dzīvo kaut kur Latvijas tālā novadā, vīrs strādā Rīgā. Vai tā ir ģimene? Tā jau nav vairāk ģimene. Nauda kaut kur ir jāpelna. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Apkārt Rīgā un visā konglomeratā ir tagad sakoncentrēts apmēram par 900 tūkstošiem cilvēku. Kas tā paliek pārējā Latvijas teritorijā? Kas tur notiek? Vēl 1 miljons. Nē, vēl 1 miljona nav tur. Tur ir 600–700 tūkstoši. Mēs neesam saskaitījuši tos iedzīvotājus, kas dzīvo tagad ir palikuši Latvijā. Ja pagājušajā gadā izbrauca 35 tūkstoši, un jūs sareiziniet 20 gadus uz 30 tūkstošiem, tas ir 600 tūkstoši. To mēs esam pazaudējuši tos cilvēkus. Tautas skaitīšanas dati saka, ka mēs esam šeit 2 miljoni. Redziet, ir mazi meli, ir lieli meli, un, diemžēl, ir Latvijas statistika. Par statistiku un par to, kas tiešām ir patiesība, varētu teikt, ka jūs esat bijis ļoti daudzās partijās. Es mēģināju vakar saskaitīt, man grūti gāja. Kāds 5 vismaz? Nē, es daudzās partijās nebiju. Es biju Latvijas sociāldemokrātijas strādnieku partijā. Jā. Tikai tas, kad panāca valdošā koalīcija, ka šo partiju vajag sašķelt. Un tad viens no premjeriem televīzijas jūsu raidījumā pateica, ziniet, Latvija ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kur nav opozīcijas. Ko nozīmē, ka nav opozīcijas? Ja nav opozīcijas, tad tajā valstī nav kārtības. Vai Latvijā nav opozīcijas? Nav viņas. Pilnīgi nav. Vai tad jūs nepārstāvat arī šobrīd? Redziet, tā ir pavisam cita lieta, kad mēs speciāli, kā saka, pulcējam tos cilvēkus, kas strādā ne tāpēc, lai iedzīvotos, ne tāpēc, lai iekrātu kaut kādus naudas līdzekļus, lai ietekmētu kaut ko, bet viņš strādās visu rīdznieku un Latvijas labā.
Un tur bija pateikts, ja tas tā nesakrīt, tad viņam ir mierīgi jāiziet projām. Cits šajā sarakstā, no kura jūs kandidējat, ir arī tāds cilvēks vārdā Modris Lujāns, kurš 90. gados par valsts prezidentu bija izvirzījis Alfrēdu Rubiku, kuram absolūti nav lielas tādas nacionālas domāšanas, vai viņš gribēja par prezidentu likt tomēr cilvēku, kurš ir pret Latvijas neatkarību. Es jums pateikšu, ka man ir par nožēlu jākonstatē, un to daudz arī ne tikai es konstatēju, ka mēs savus cilvēkus nicinām. Latvieti nevar nicināt, lai viņš būtu kāds. Jūs paskatāties Eiropas valstī, Vācijā. Bet jums arī, piemēram, ir tuvi Alfrēda Rubika uzskati? Es jums pateikšu, Alfrēds Rubiks ir cilvēks, viņš ir Eiropas parlamenta deputāts, viņš ir aktīvs Eiropas parlamenta deputāts, ko es varu iebilst pretī viņam. Viņš aizstāv Latvijas nacionālās intereses. Bet man ir jāuzprasa tie cilvēki, kuras viņas neaizstāv Eiropas parlamentā. Kāpēc mūsu cukurfabrikas nolikvidēja par labu Dānijai? Mēs šodien lasām, ka cukurfabrikas cukurbiešu audzētāji ir šobrīd audzēt citu kaut ko. Viņi saņēma ļoti liels kompensācijas un audzē tagad kaut ko citu. Nopirkt var mierīgi. Nopirkti mums ir rūpnīcas, kuras iznīcināja, likvidēja darba vietas par labu Eiropas Savienības valstu rūpniecībai. Tas notika un tas notiek turpmāk. Kas notiek ar Latvijas Energo? 2000. gadā mēs panācām sociāldemokrāti, kad Latvijas Energo paliek nedalīts, vienots valsts nepriekšējams uzņēmums, no kurienes tagad parādās 48 vai 45 īpašnieki, kuriem jūs paši, un es arī maksāšu naudu par... Tas ir mazās hidroelektrostacijas. Nē, tā ir tāda, ziniet, slēptā iedzīvošanās uz Latvijas nacionālām interesēm. Labi, mums ir jārunā arī par Rīgas lietām. Es palasīju arī jūsu programmu, bet daudzas lietas, ko jūs rakstat, ir saistīts ar likumdošanas izmaiņām valstī, nevis Rīgā. Piemēram, pensiju palielināšana dažādu grupu invalīdiem. Tas ir Labklājības ministrijas uzdevums. Budžeta vietu skaita palielināšana augstskolās. Tas arī ir Izglītības ministrijas uzdevums. Rīgas domē ir likumdošanas iniciatīva. Kāpēc Rīgas doma neiestājās ar likumdošanas ierosinājumiem Saeimā Latvijas? Jūs redzat, ka tas līdz šim nav pietiekami daudz darīts? Tas nav darīts, un tas ir tāda nesaprotama lieta, ka viens otram uz kājas negrib uzkāpt. Jā. Jūs arī sakat, ka, lai aizstāvētu visas iedzīvotāju intereses, gribat šos grozījumus likumdošanā, gribat sodīt birokrātus, kur izlaupa mūsu valsti. Vai jūs zinat kādu birokrātu, kurš izlaupa mūsu valsti? Varat nosaukt kādu? Nē, es jums pateikšu, pirmais, kas ar šo lietu atļauj Latvijas laupīt, ir Finansu ministrijā. Bankas Baltija lieta, līdz šim laikam 280 miljonus aiznesa projām, jā. Tagad cilvēki dzīvo Austrālijā vai kaut kur. Tālāk Pareksa banka. Rīgas domes priekšsēdētājs. Pareksa banka atvēra kontu, pārveda visu naudiņu, kas bija Rīgas domē Pareksa bankā. Kas notika ar Pareksa banku un cik viņa aiznesa? Visa informācija slēpta, bet tas taču sastāv nemazāk kā vismaz 1,5 miljārda latu. Nepaspēja tā lieta noklust. Mūsu Krājbanka, Latvijas nacionālais lepnums, Latvijas Krājbanka. Sen jau lietuvieši to bija nopirkuši. To arī, kā saka, nogremdēja. Hipotēku banka 2000. gadā mēs iestājāmies un arī es nikni, lai viņu neprivatizēt. Tad gribēja privatizēt. To arī tagad iedzina iekšā. Tagad nākošais ir Latvijas Energo vēl palicis, Lattelekom, mobilais telefons, zemie vispārdot. Tā kas mums notiek, tad mums ir jāsēž, jāklusē un jāgaida kaut kādi brīnumi, kuri atnāks no Eiropas. No Eiropas nekādi brīnumi neatnāks. Jūsu studijā vai ir bijis kāds no tiem investoriem, kas ir kaut ko devis Latvijai?
Viņi ir tikai ņēmuši no Latvijas. Mums ir Bojārkungs, mums ir jābeidz lēnām saruna, bet pirms mēs pievēršamies ziņām, man ir jautājums par jūsu partiju ir vienīgā, kas raksta, ka nevajag sabiedrisko transportu pavēlta visiem Rīgas iedzīvotājiem. Redziet, tas mazliet ir atšķirīgi nekā no citām partijām. Es jums pateikšu, nevajag ir spēle uz iedzīvotājiem, tā kā iebrūt balsas. Bez visa, kā ir jāpārskata tā cena, varbūt ne 50 centību, bet 30. Ir jāpaskatās, kāda mēs to skolniekus vadāsim, cik viņiem ir. Rīgā, tāpat kā Latvijā, 90% cilvēku dzīvos nabadzības robežas. Ko mēs varam tālāk darīt? Un tagad, ja mēs to pasakam, var jau visu uztaisīt it kā, bet no kurienes nāks naudiņa? Kāds mums ir ārējais parāds? Jūsu studijā ir bijis Latvijas bankas prezidents? Ir bijis, un vairākas pat reizes. Viņš ir pastāstījis, kur ir aizgājusi nauda to, ko mēs esam palienējuši. Mums tā būs jautājums noteikti kādā no citām reizēm, bet šajā mirklī mums ir jāsaka liels paldies. Intervijas laiks ir beidzies. Pulkstenis ir gandrīz jau 8. Es saku liels paldies Leons Bojārs. Jā, paldies jums. Viens no Rīgas mēra ļoti patīkami jūsu kolektīvā, un es jums novēlu patīkamus tādus sasniegumus darbā, un lai jums labi veicas. Paldies. Mēs turpinām ar ziņām.